Čau! Sveiciens, mīļās klausītājas! Nu jau maijā. Maijs mums vienmēr iezīmējas ar kaut ko ļoti, ļoti īpašu, ar ļoti īpašiem svētkiem. Un tā, protams, ir māmiņu diena, kad mēs varam, es domāju, godināt gan katra savas māmas, gan tām, kurām ir arī bērniņi, spēt piedzīvot to foršo mirkli, kad atkal pabūt kopā un atzīmēt to īpašo notikumu, kā tad ir būt mammai. Un, protams, arī es daudz savās epizodēs runājot ar viesēm, mēs pieskaramies par to, kā runāt ar bērniem par naudu, kā tie bērni bijuši plānoti, kā tikt galā ar visiem šiem naudas jautājumiem. Bet māmiņu dienā man liekas, ka šī tēma ir jāpaskata tā dziļāk. Un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka mana šodienas viesa bija tā, kur pēc epizodes ar Titu Graudu man uzrakstīja mazo balss ziņu un teica, Karina, man liekas, šī tēma vēl palika tāda nepilnībā izskatīta, un es esmu gatava padalīties ar savu ikdienas pieredzi, jo ar māmiņām, topošajām jaunajām māmiņām strādāju ikdienā. Un, kā jau es esmu teikusi arī iepriekš epizodēs, tas man, protams, ir ārkārtīgi liels pagodinājums, ka kāda no klausītājām man uzraksta un ir gatava padalīties ar savu stāstu. Līdz ar to šodien man studijā ir ļoti liels prieks uzņemt certificētu dūlu, pirtīžu meistari Kristīnu Vērziņu. Kristīna, sveika! Sveika, Karina! Paldies, ka tu esi piekritusi šodien atnākt uz manu studiju šajā īpašajā, manuprāt, epizodē. Veltīsim to māmiņu dienai, bet parunāsim šoreiz tādā mazliet citā leņķī par to mammu būšanu saistībā, protams, ar naudu. Kā jau to paredz podkāstu nosaukums. Man pirms mēs sākam sarunu ar Kristīnu arī jāpasaka paldies Signet bankai par atbalstu šo epizodu tapšanai. Un pirms mēs skaramies klāt tavai pieredzei ar jaunajām māmiņām, topošajām māmiņām, man gribās sākt ar tādu jautājumu par tevi pašu. Kā tu raksturot savas attiecības ar naudu? Vispirms es tev gribu pateikt lielu paldies, ka tu mani uzaicināji. Un šajā maija mēnesī es sveicu arī tevi māmiņu dienā, jo es zinu, ka arī tu esi divu dēlu mamma. Un varbūt, kad arī tev šodienas saruna būs īpaši ar to, ka tu no tādas mammas perspektīvas paskatīsies uz jautājumiem, par kuriem mēs ar tevi šodien runāsim. Un manas attiecības ar naudu aizsākās manā bērnībā, pateicoties maniem vecākiem, tētim un mammai, kas bez tādas ļoti tiešas mācīšanas par naudu rādīja mums ar māsu labu piemēru par to, kā rūpēties par ģimeni. Un tā kā es esmu bērns, kas ir piedzimis 70. gadu beigās, es esmu piedzīvojusi visus laikus, tos mainīgos. Līdz ar to arī mūsu ģimeni skāra dažādi notikumi saistībā ar naudu, bet tagad pat jau kā pieaudzis cilvēks, pati jau kā ģimenes cilvēks, kā mamma, es uz to atskatos ar tādu lielu pateicību saviem vecākiem, ka viņi nekad no tā netaisīja drāmu. Un mēs kā abas ar māsu bērni jutāmies vienmēr tādā drošībā. Lai kādi laiki būtu aiz loga, mūsu vecāki vienmēr radīja ļoti tādu mājīgu to atmosfēru. Mamma ļoti rūpējās tieši par to pavārdu, tiešā vārda nozīmē viņa no nekā prata radīt, lai mājās vienmēr ir skaisti, prata radīt svētkus. Un man liekas, tas, kas bērnam ir svarīgi jau kopš dzimšanas, tā drošības sajūta. Tas, ko es arī esmu pamanījusi jau bērnībā, ka manai mammai bija vienmēr, vai maniem vecākiem kopā, es jau tagad tā vairs neatceros, bet bija tāda kaut kāda īpašā atvilknīte, kur bija atlikta kaut kāda naudiņa, kuru vajadzības brīdī varēja izņemt, un tiešām tā gadiem ejot bērnībā, man jāsaka, tas arī radīja tādu labu, drošu sajūtu, ka tā nauda nekad netika tā izplenderēta, un kaut gan, jā, kā es saku, es atceros, dažādi, protams, gāja, bet tā drošības sajūta, tā mājīguma sajūta ir tas, kas ielika tādus labus pamatus. Un vēl atskatoties uz tādiem saviem jaunības gadiem, tas ir arī ļoti interesanti, ka to man mamma ar tēti nekad tā ļoti īpaši nav mācījuši, bet tas laikam kaut kā šūnu līmenī manī pašā iesēdās.
es nekad arī studiju gados, tad, kad es uzsāku strādāt, neesmu nodzīvojusies līdz tam, ka man līdz algai vairs nav neviena centa. Tad tomēr tā bērnības atvilknīte, ko tu redzēji kaut kādā ļoti šūnu vai varbūt citā līmenī, tomēr nostrādāja, ka tu paņēmi šo te paradumu arī sev. Nu, varbūt ne fiziskas atvilknītes veidā, bet tomēr kā tādu principu. Bet fiziski gan, jo man maciņā vienmēr bija kaut kāda kabatiņa, kur kaut kad toreiz tie 5 lati, viņi vienmēr tur mazā kvadrātiņā tika ielikti. Un man jau toreiz, pat jaunai meitenei būdamai, man vienmēr likās, nu kā tie mani kolēģi vai draugi, līdz algai vēl tik un tik dienas, es nezinu, kā es izvilkšu, nu no sērijas man vairs vispār nav ko ēst. Un tu vienmēr zināji, ka tev maciņā tavs mazais salocītais kvadrātiņš atrodās. Un tas arī man radīja tādu drošības sajūtu, tādu kaut kādu prātīgu attieksmi pret naudu. Brīnišķīgi. Un man tik ļoti norizināja tas, ko tu teici par to drošības sajūtu, jo tā ir tā viena dzīsla, tas viens vadmotīvs, kas, man liekas, arī visās šajās sarunās nāk cauri, kad mēs īsti tad, kad mēs esam tik ļoti dažādas, bet kad mēs domājam par to naudu, ko mēs no viņas gribam, mēs patiesībā gribam tieši to drošības sajūtu. Zināt, ka mums priekš sevis kaut kur ir vai nu tā fiziskā, vai tā mentālā atvilknīte, ka mēs esam parūpējušās par sevi ne tikai tādā fiziskajā, mentālajā veselībā, bet īstenībā arī tajā naudas, tajā finanšu veselībā. Tā kā gan tas tavu bērnības pieredze, gan es pilnīgi tā varēju iztēloties to atvilkni, gan to salocīto kvadrātiņu ar tiem 5 latiem. Ļoti to sajūtu, man liekas, ļoti simboliski un ļoti skaisti. Nu, brīnišķīgi. Tavas attiecības ar naudu mierpilnas, drošību radošas. Parunājam bišķiņ par tām māmiņām. Zini, man jāsaka, ka viens no tādiem jautājumiem, kas man vispār pie manis atgriežās ļoti bieži, ir tas, ka man ikdienā sanāk diezgan daudz runāt arī ar gan jaunām meitenēm. Un tas, ko es no viņām dzirdu, un no vienas puses arī es pati, kā māma, nu jau gan man dēli ir paaugušies, bet labi atceros to sajūtu par to, ka domas par to, kā kļūt par māmu, viņas ir pilnas ar nezināmo. Jo patiešām gan no tā, kas notiks ar tavu ķermeni, kā tam gatavoties tīri fiziski, bet godīgi sakot arī ļoti liela tāda melnā kaste, tāda tumšā lāde ap visu to, ko tas nozīmēs naudiski, vai man būs pabalsts, cik tas būs liels, kā es varēšu izdzīvot. Un reizēm runājot ar tām dāmām, man tā sajūta, domājot par Latviju, ka es tik ļoti gribētu, lai viņām ir lielāka pārliecība, lai viņām ir lielāka vēlme un tāda drošība runāt un domāt par to, jo, protams, mēs nereti varam ieslīgt, gribās teikt tādā tā kā analīzē, paralīzē, ka tos visus aspektus tāpat ir ārkārtīgi grūti pat iedomāties un ņemt vērā un zināt. Un tad man gribās sākt, laikam, Kristīna, tev ar tādu jautājumu, un tu tātad sastopies ar šīm topošajām māmiņām, jaunajām māmiņām ikdienā. Kas būtu tavs, varbūt tāds ieskats, kā varbūt šajā plānošanas posmā, no vienas puses sev to drošības sajūtu iegūt, bet varbūt arī, nemēģināt visu aptvert, jo gandrīz to visu zināt mums nav iespējams. Galu galā katra grūtniecība ir pilnīgi savādāka, katra ģimene ir pilnīgi savādāka. Kā tajā visā neapjukt un tomēr paņemt to drošības sajūtu par to, ka, ja gribās, ka tad ir vērts mēģināt domāt par to bērniņu. Tu zini, es nācu uz šo sarunu un man jau bija skaidrs, ka šodienas saruna būs gan par naudu, gan ļoti daudz par sajūtām. Jā, protams. Ko es varu teikt, ka visu pasaules naudu priekš bērniņa un ģimenes radīšanas tādā lielā kontekstā mēs nesapelnīsim. Tas ir pilnīgi droši. Nekad nebūs, tagad ir pietiekami daudz, tagad ir pietiekami liels dzīvoklis, tagad ir pietiekami laba mašīna. Dzīve ir ļoti strauja un ļoti mainīga. Tāpat laikā man pilnīgi gribās tā iestarpināt tādu pa vidu jautājumu, ja mēs tā globāli paskatāmies, vai bērniņa radīšana, vai tas ir par naudu. Tas man liekas, tādos pašos pamatos tas ir par tām sajūtām,
par to mīlestību, kas ir divu cilvēku vidū, kas grib būt kopā, kas grib radīt ģimeni, un tad rodas bērniņš. Nu, tā jau droši vien mums visiem gribētos, vai ne? Bet skaidrs, ka mēs dzīvojam sabiedrībā un tagad jau tādā ļoti plašā, un tas iedod jau tādu spiedienu no malas, kad mums ir jādomā, nu jau tā, caur citu prizmu arī šajā te plānošanas jautājumos. Ņemot vērā, ka mēs kā ģimene esam diezgan daudz pabraukājuši arī pa Āzijas valstīm un iepazinuši cilvēkus, kas tur dzīvo, un arī latviešu cilvēkus, kas mums varbūt tā ieskicē, nu, kā ir tajā vidienē, tad man ir tāda sajūta, ka arī mums Latvijā ir ienākusi tāda to cilvēku, Āzijas cilvēku domāšana, kas ir ļoti tendēta uz to, ka līdz 30, 35 gadiem ir jāsasniedz, ir jāiegūst ļoti laba izglītība, ir ļoti laba karjera sava jāizveido, ir jāsagādā sev pietiekami vai pat ļoti labs mājoklis, bet tam visam pa vidu ir tas, ka ir pietiekami daudz gadi veltīti tai karjerai, un tur no tā aspekta tiešām, nu, tad, kad ir kontā atbilstoša nauda un ir sasnieguma karjerā un vispārējais, tad mēs varam domāt par bērniem. Un kas attiecīgi tālāk tajās valstīs ir, ka tur ļoti arī ir padomāts par ārkārtīgi tādu luxury pēcdzemdību atkopšanās posmu, jo vienkārši tas jau 100 gadiem tā tas ir tajā kultūrā, ka tā lielā dzimtes rūpe par pēcdzemdību laiku ir tagad pāraugusi tajā, kad ir pēcdzemdību centri, kas attiecīgi ļoti ir vērtīgi, bet arī labi maksā, un tā domāšana ir tiešām jau atnākusi arī līdz mums, kad mēs jau arī Latvijā vai arvien mazāk dzemdējam ap tiem 20 gadiem, bet ļoti, ļoti cenšamies parūpēties par to visu dzīvi mums apkārt un mūsu izglītību un mūsu karjeru un tā. Bet ņemot vērā, ka tiešām šo 13 gadu laikā man nācies ir strādāt ar māmiņām gan 20 gadu vecumā, gan 40 gadu vecumā, man gribētos arī vērst to uzmanību par to, lai nesanāk tā, ka tad, kad pienāk jau tas vecums pāri 30, pāri 35 un tuvāk 40, ka tur jau būs citas finanses vajadzīgas tam, lai tad, kad atnāk mums patiešām tā lielā vēlēšanās radīt bērniņu, ka tur aizies jau daudz lielākas finanses tam, lai vispār viņš varētu rasties. Līdz ar to man gribētos teikt, ka kā it visam dzīvē ir vajadzīgs tas līdzsvars un arī te pajust, lai tā, tas, par ko tu runāji, ka tas uztraukums un tā plānošana, lai viņa neaiziet drusciņ tā pa tālu. Par tālu, jā. Tas vispār arī man pašai bija tāds, zini kā, liels, es atceros tāds interesants notikums, ka tādos jaunības gados, tur ir ļoti daudz sarunu, tā kā nevēlami, tātad, lai neiestājas kaut kāda nevēlama grūtniecība, ja? Un tad tu izveido to ģimeni, un tu gribi tos bērniņus, un tev viņi rodās, un skaidrs, cik kurš, teiksim, par cik bērniņiem domā. Un tad es arī atceros savu stāstu, ka vienā brīdī, kad tu aizēji pie doktora, viņa saka, zini, Karina, ja tu tā kā vēl gribētu, vēl trešo, piemēram, bērnu, šis būtu viens no tādiem pēdējiem brīžiem. Un tas ir kaut kādā brīdī tik šokējoši. Droši vien, teiksim, varbūt ar modernās medicīnas palīdzību skaidrs, ka tas, teiksim, vēl būtu iespējams un tā, bet kad tev pēkšņi tu saproti, ka tas vecums, cik viņš tik ātri ir izgājis cauri, ja, ka tu esi visu laiku bijusi tajās bažās, vai, kad tik vai paliek stāvoklī, vai nepaliek, kādā brīdī tas būs, bet jā, es tev absolūti piekrītu, un man liekas arī par to vecāko vecumu, to patiešām arī saka statistika, jā, Latvijā vidēji katru gadu šis te vecums pirmā bērniņa piedzimšanai paliek lielāks. Es gan, protams, arī kā tāds finanšu un statistikas darbs esmu mēģinājusi rakties iekšā dažādos pētījumos, lai saprastu,
kāda, tieši no tās naudiskās perspektīvas, kura stratēģija tad ir tāda, kas tā kā ir veiksmīgāka. Šī, ko tu mini, sākumā sapelnīt naudu un tikai tad būtībā dzemdēt šo bērniņu, vai arī bērniņu dzemdēt agrākā vecumā un tad menedžējot šo bērniņu, arī veidot karjeru. Un jāsaka tā, ka tie dati faktiski pasaka, ka starp tām abām stratēģijām nav tāda viena ļoti skaidra, teiksim, tieši naudas izteiksmē, ja, tāda ieteikuma, ej vienu vai otru ceļu. Skaidrs, ka katrā ir savi izaicinājumi, ja, un katram ir savu plusu un mīnus. Ļoti labi. Un tagad parunājam par vienu tādu, manuprāt, ļoti sensitīvu īstenībā tēmu. Tagad, ja mēs esam tikuši līdz tam brīdim, kad tajā pārī ir tas lēmums, ok, to bērniņu mēs tā kā gribam, mēs uz to gribam iet, bet ir daudz šī nezināmā par kaut kādiem pienākumiem, finansējumu un visu citu. Kas būtu tas tavs ieteikums, kā sākt runāt par to, kā mēs tiksim galā ar kaut kādiem šiem finanšu jautājumiem, laiku, rūpēm par bērniņu, kas pilnīgi droši arī, lielākā daļā gadījumā īpaši, ja topošā māmiņa ir strādājusi līdz tam, pilnīgi noteikti ietekmē arī viņas, spējas nopelnīt, jo tā tomēr visbiežāk ir mamma, kas paliek, mazam bērniņam esot vēl mājās, ja, un samazina tās slodzes. Kā tu ieteiktu, kā par šo tēmu sākt runāt tā, lai visi neuzvelkās, lai visi nesastrīdās, lai izveidojās foršs dialogs, nevis kaut kāda ieraušanās katram savā pusītē, sākot par to runāt? Es domāju, tāda ieraušanās katram savā pusītē, par to mēs noteikti pieskarsimies par to pēcdzemdību laiku parunāt, jo tur ir ļoti, ļoti tādi izteikti momenti, par ko ieraujās. Jā. Bet plānojot bērniņu, tā kā tu saki, pirmais ir vispār apsēsties un par to sākt runāt. Un viens no maniem postiem, ko es arī tev sūtīju, kas ir tāds ļoti uzskatāmā veidā parādīts, par ko bieži vien runā jaunie vecāki, gaidot bērniņu, un par ko viņiem vajadzētu vispār runāt. Iedod mums kādu, padalies ar mums, kas tad ir tās lietas, kāda tur ir tā atšķirība. Jā, tātad visbiežāk, tad, kad ģimene uzzina, jaunie vecāki uzzina, ka viņi ir gaidībās, tad tīri no praktiskā viedokļa, tad sēžās un runā, kādus tad mēs ratus pirksim un kādu mēs autosēdeklīti. Diezgan daudz laika tiek pavadīts, kāda zīmola ratus mēs pirksim, kāda zīmola autosēdeklīti, kāda būs gultiņa. Plus vispār vēl visādi nevajadzīgi gadžeti tiek pieminēti un plānoti, kā tur video aukles un piena atsūkšanas, dažādi aparāti. Un tas viss ļoti bieži tiek, ir tādu brenda plīvuriņu, kas attiecīgi ir ļoti lielas izmaksas. Jā. Bet ļoti reti, kad jaunie vecāki vispār tā apsēžās un parunājās par to, kā mīļais mainīsies mūsu dzīve, kā mēs menedžēsim tālāk to, kad iespējams mēs abi būsim neizgulējušies, kā mēs vispār vai mēs abi celsimies, vai tikai viens no mums celsies, kas vispār tālāk mūsu ikdienā, kad iespējams es būšu vairākas dienas pēc kārtas ar mazu bēbītu uz rokām un to bieži pieminēto čupčiku uz galvas un neizkāpšanu no pidžamas, kurš būs tas, kas mājās izslaucīs grīdus, noslaucīs putekļus, kas vispār mums palīdzēs sagatavot ēst, respektīvi gan par tādām praktiskām, gan emocionālām lietām, kā mēs to dzīvosim tālāk, kura ļoti mainīsies. Un abas šīs sarunas, gan par to praktisko, gan par šo emocionālo, ir līdzvērtīgi svarīgas, bet man jāsaka, ka tā otra saruna, viņa ir vēl svarīgāka, jo sākotnēji tam bēbītim nemaz tik ļoti daudz nevajag. Es piekrītu. Un tādēļ ir svarīgi vispār parunāties. Un viena no lietām, kur būtu jēgpilni ieguldīties, ir patiešām iegādāties ļoti kvalitatīvus kursus, kas šobrīd ir Latvijā pieejami, kur speciālisti
kā dūlas un vēl dažādi veidi speciālisti runā gan par to gaidību laiku, gan par dzemdībām, gan par pēcdzemdību laiku. Un tur jau tiek ieskicēta šīs tēmas, par kurām vajadzētu runāt. Nu, es kā dūla varu teikt, ka es esmu bezgala priecīga par to, kāda mums ir piedzimusi tā jaunā paudze, kas šobrīd kļūst par vecākiem. Tie tēti ir brīnišķīgi, un viņi ļoti daudz iesaistās. Viņi tāpatās, kā viņu sieviņas sēžās blakus un klausās tos kursus, un viņi pārunā un brauc arī uz tām klātienes nodarbībām. Tā, ka man jāsaka arvien vairāk, un par to man ir liels prieks. Cik forši, ka tu to saki, un es, godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi priecīga dzirdēt, ka šīs tēmas šobrīd jau ieiet tādā bērniņa plānošanas, piemēram, kursu vai tādas satura ietvaros, materiālos, jo, protams, man ir bērniņi jau diezgan lieli, bet es atceros, ka tajā brīdī, pamatā bija visi šie kursi par dzemdībām, par šo te pirms dzemdību periodu, par pašām dzemdībām, tur visām tām pauzēm, kā viss, teiksim, notiks un ko vajadzētu paredzēt. Pēc tam, protams, par tādu bērniņa pamat šo te kopšanu, ja, kas būtu jāievēro. Bet tik ļoti interesanti, un es tev absolūti piekrītu, kad es teiktu, ka arī manu draugu vidū, arī, kuri tagad domā par bērniņiem, tiešām šis te viens no pirmajiem jautājumiem ir tieši tas, ko tu teici. Kādi būs rati, kādi būs kaut kas. Un man tas ir tik ļoti sen un tālu aiz muguras, ka es tikai varu vērot, kad ar katru nākamo reizi parādās kaut kāda jauna zīmola un jaunas metodas un jauna gadžeti, ja, kāds teica. Bet šī saruna par ļoti praktiskām lietām, viņa izpaliek un viņa nonāk tajā brīdī, kad jau tu esi jau bišķiņ tajā piekusumā, ja, ka tu jau esi mazliet neizgulējies. Un jāsaka tā, kad arī man pašai, es atceros to periodu, patiesībā tā sajūta arī kā sievietei, ka tev tagad ir jānāk un jāprasa kaut kāda palīdzība lietās, kas varbūt vispār nav sarežģītas. Jo tā, ja mēs skatītos, cik tad sarežģīti ir noslaucīt tos putekļus vai iztīrīt to māju. Un es atceros to ļoti lielo nekomforta sajūtu, kad it kā no vienas puses, tā kā tu saki, tu esi visu dienu čupčikā bijusi mājās un neesi varējusi pat izkāpt no tās pidžamas, ja, atkarīgs arī, cik kurš bērniņš mierīgs, cik ne. Un vienlaikus tu vēl sev tā kā pārmet, kā tad tā, kad es biju tajās mājās un es neesmu uztaisījusi to zupu un es neesmu varbūt visus putekļus noslaucījusi, un tas prasa tādu baigo, īstenībā tādu emocionālo drošību spēt arī tajā brīdī pateikt, hei, man vai mums ir vajadzīga šī palīdzība. Tā kā jā, tur droši vien nav tāda zelta griezuma visiem, bet tas pat absolūti, jā, es tev piekrītu, tas pat nav tik daudz par naudu un par to dārgu maksāšanu par kaut ko, bet par tādu atļaušanu sev pateikt, ka man vajag to palīdzību. Un tas ir ļoti grūti. Man tas bija ļoti grūti. Jā. Protams. Un redzi, te nāk tā audzināšana mūsu un tas piemērs, ko mēs esam redzējuši, jo tomēr mūsu mammas ir dzīvojuši tajā laikā, kad viņām bija jātiek vairāk vai mazāk pašām ar visu galā, jo tā tēta iesaiste, tas nebija tā moderna. Tēti pat viņi nepiedalījās dzemdībās, tad, kad es dzimu. Viņi gāja uz darbu, tad viņi ar kolēģiem nosvinēja, ka bērniņš ir piedzimis, tad viņš atnāca pie dzemdību nama pamāja ar rociņu, ja? Un tad viņš atnāca tajā saņemšanas brīdī, kur viņam to konvertiņu iedeva, bet viņš negatavojās tam visam. Viņš arī nezināja, ko ar to konvertiņu tālāk darīt. Un tas viss bija atkal uz sievietes pleciem. Tādēļ, ka viņu mammas plus mīnus ir pēckara cilvēki, kur vispār karš ļoti daudz ko pamainīja. Un tur procentuāli vispār bija daudzām sievietēm pašām ar visu jātiek galā, jo bija vai nu nabadzība, vai vīri gāja bojā. Līdz ar to mēs neesam redzējuši to, ka kāds nāk un sagatavo ēst un parūpējās. Mums ir iedots tas, kad ar visu jātiek galā. Un man ļoti daudz māmiņas ir dalījušās ar to, ka tad, kad viņas atļaujās parātē reizē pateikt, kad viņām ir grūti, tad ir, bet tu pati taču gribēji to bērnu. Un no sērijas, vai tad tu nemīli to bērnu? Un te nav runa par mīlēšanu vai nemīlēšanu. Vai es mīlu to bērniņu, visbiežāk taču arī visas mīl, bet tas nemazina to manu
piekusumu. Jo, ja mēs paņemam 100 gadu drusciņu atpakaļ, tad, kad, piemēram, tie paši latvieši dzīvoja viensētās, tad tur paudzēs visa saime rūpējās par to, lai māmiņa varētu saudzīgi atgūties no dzemdībām. Un nevelti vēsturiskās grāmatās mēs varam lasīt, kad, lai kādas kārtas sievietei piedzima bērniņš, vai viņa bija kalponīte, vai viņa bija saimniece, ja viņai nāca pasaulē bērns, tad visa dzimta, visa tā sēta par viņu rūpējās, pienesa viņai ēst, ļāva viņai ar bēbīti atgūties, un tad tālāk bija tās tradīcijas, ka tad bija pirtīšas un krustabas, bet pat izrādēs Skrodardienas silmačos mēs varam redzēt šo epizodi, kad nāk pie tās jaunās ģimenes un atvest to ēdienu un parūpējās. Jā, bet redz, tajā modernajā pasaulē mēs tomēr dzīvojam diezgan tā segregēti. Mums vairs nav šīs te milzīgās saimes. Bieži vien mēs esam tā kā, lūk, un arī tas es domāju, mēs dzīvojam atsevišķi, teiksim, no saviem vecākiem, no šīs saimes. Otrs, tie bērniņi dzimst daudz vēlāk, līdz ar to daudziem no mums, mūsu vecāki arī paši jau ir piekusuši vai ir tādā vecumā, kad viņi arī sāk, vai arī joprojām strādā, kas arī ir pilnīgi normāli, ja, un kur šī saimes atbalsta, un tad tā sajūta, ka principā noakceptēt sev, ka tad ir jāizveido ap sevi kaut kāda tā atbalsta sistēma. Ciems. Jā, ciems. Citreiz tās ir draudzenes, citreiz tas ir partneris, citreiz tie ir vecāki, citreiz tā ir arī auklīte iespējams, vai kāds atbalsta cilvēks, kas var palīdzēt iztīrīt to māju, vai sagatavot to ēdienu, vai palīdzēt ar to, kas ir ļoti, tāda īstenībā kaut kāda, dabīga vajadzība, par ko ir bišķiņ jāparunā un jāpagatavojas. Redz, un te jau mēs varam to visu sasaistīt ar to mūsu finansiālo pasauli, kad šobrīd, tā kā mēs, paldies Dievam, dzīvojam šobrīd tādā laikā, kad pie mums Latvijā ir miers un mēs varam iet uz darbu un sapelnīt to naudiņu, tad šobrīd, ja mēs savienojam tās abas pasaules kopā, gan to seno latviešu pasauli, gan pieredzi, kādu mēs esam bērnībā redzējuši, vai mūsu mammas, nevelti tagad ir atzimušas daudzas tādas profesijas, kas ir palīdzošās profesijas. Tev dūla var palīdzēt gan sagatavoties grūtniecības laikā dzemdībām, arī tam pēcdzemdību laikam. Beigās dūla brauc arī pēcdzemdību mājvizītēs, sniedz tev gan to emocionālo atbalstu, gan praktiski un visādā ziņā arī palīdz visā, kas saistīts ar pēcdzemdību laiku. Un dūla šajās sarunās arī vedina to māmiņu uz tādu plašu to redzējumu par to ciemu, ka tā nav tikai omīte ar opīti, ka tiešām mēs drīkstam arī saviem draugiem pajautāt, un tādā veidā viņiem arī atvieglot to dzīvi, jo draugu loks vairāk vai mazāk visiem ir plašs, un visi grib apsveikt to jauno ģimeni, un tad, tad ir tā lielā sāpe, ko tad viņiem uzdāvināt, kurš tad būs tas mīkstais lācis vai drēbītes, tās lietas, kas patiešām nav vajadzīgas. Un tad es saku, jūs droši drīkstat viņiem arī uzrakstīt, ka ļoti laba dāvana būs, ja tu mums atvedīsi zupas katlu vai saceptas kotletes ar kartupeļiem, mums 3 dienas būs ko paēst. Un tad tiem ir noņems tas sloks, ko uzdāvināt. Un arī tie draugi un radi jūtās vajadzīgi, kad viņi var palīdzēt, un jaunai ģimenei ir prieks un atbalsts. Jā, es brīnišķīgi atceros arī no sava šī bērniņa pēc piedzimšanas perioda šo sajūtu, kad ja līdz tam man kaut kādā ziņā man likās, kāpēc tie rādinieki tik bieži piedāvā kaut kādas vēstās zupas, kaut ko mēs taču paši varam sataisīt, mums tur ir savas receptes viss, un tad es tieši atceros to, ko tu tagad sāki par to, kāda bija laime, kad vai mani vecāki, vai man bērnu tēva vecāki atveda tiešām šo te kaut kādu zupas katlu, un tev likās, tas ir labākais, kas ir tev. Šis jautājums ir atrisināts, vai par šo nav jādomā. Ļoti labi, forši, paldies tev liels, ka tu ieskicēji. Man gribās pajautāt arī no tavas pieredzes, kas tavuprāt ir lielākie mīti un lielākās patiesības, domājot par naudu, kontekstā ar bērniņu ienākšanu ģimenē? Jā, tas pirmais ir par to, kad ir jānopērk visjaunākais un vislabākais.
Un zem tā viss, nu tad es Un domāju, tas būtu mīts, tā nebūtu tā patiesība, tas būtu tas tas ir mīts. tas mīts, jā. Jo patiešām sākumā nemaz to visu nevajag. Arī kaut vai, ja mēs no drēbītēm skatāmies, nevajag sapilkt pilnas atvilknes, kā tagad ļoti skaisti Instagramā ir tie video, kur jaunās māmiņas rāda, kā viņas pilnas komodītes ir salikušas tam drēbītēm. Katrai māmiņai ir pāris vismīļākie un visērtākie komplektiņi, un tie iet uz riņķi. Lūk, līdz ar to ļoti daudz naudas tam iztērēt nevajag. Un kā jau es iepriekš arī minēju, tos visjaunākos un visdārgākos ratus un autosēdeklīšus ir drusciņi tādai finanšu pratībai jāiziet cauri arī plānojot to bērniņu. Lūk, līdz ar to saprast, kas ir tiešām tās nepieciešamākās lietas. Un es kā dūla, tad, kad es palīdzu jaunām ģimenēm sagatavoties dzemdībām, mēs arī šādām praktiskām lietām ejam cauri. Es ceru, ka tu reizēm arī pačelenžē tos jaunos pārus uz to, vai tiešām vajag visu jaunāko ar visiem jaunākiem zīmoliem. Bet protams, un kamēr šis jautājums nav uzvedināts, viņi par to nepadomā, un viņi man bieži vien saka, paldies, Kristīne, ka tu vispār to uzrunāji. Šobrīd taču mēs arī dzīvojam tādā laikmetā, kad telefona ietvaros mēs varam taču arī dažādās platformās māmiņas tagad apmainās un pa lētākām naudiņām ļoti jaunas un praktiskas un labas lietas pārdod, jo tās agrīnās bēbīšu lietiņas nemaz nav iespējams tā nolietot, ja akurāti, jo ģimenē nav 5 bērniņi piedzimuši pēc kārtas. Lūk, tā ka šī ir viena no tādām lietām, kas saistīts arī ar zīmoliem. Tā ir arī tāda mana absolūta pārliecība, kas sasaistās ar tādu sajūtu līmeni. Tavam bērniņam būs tieši vienalga, kāda zīmola ratos vai kāda zīmola gultiņā viņš gulēs un kāda zīmola drēbītes viņš apčurās. Ja mēs runājam par tādu emocionālo pusi, tavam bērniņam ir visvairāk vajadzīga mierīga un nosvērta un mīloša mamma, lai tu to enerģiju vairāk velti tam, kā tu saudzīgi atgūsies no tām dzemdībām, kas paģēra to, kad tu būsi mierīgāk ar savu bērniņu, kad tu veidosi ātrāk ar viņu šo emocionālo piesaisti, nevis tik ļoti daudz tērēs to enerģiju sarunās ar vīru, un tajos iepirkumos, ka visu vajag tādu jaunu. Vai tajā, starp citu, Kristīne, tu redzi, ka ir kaut kāda pārmaiņa paaudzēs? Jo es domājot par naudu, protams, ikdienā es esmu super lepna redzēt jaunās dāmas, jaunās meitenes, kas ir ļoti prātīgs, bet iespējams, ka tas vienkārši arī ir tas mans burbulis, kurus labprāt domāju, jā, man nevajag visu jaunu arī pašai priekš sevis vai jaunus, teiksim, zīmolus, vai man, kur viņas spēj diezgan labi tā kā ar sevi izrunāt, kas mani tā kā pa īstam sapildīs, darīs laimīgu, kādai var būt, tas ir kaut kāds zīmols, bet lielākoties, tā kā tomēr tā vēlme apliecināties, visam būt kaut kādās tur, es nezinu, tur uzrakstā drēbēs, viņi ir ļoti man tā šķiet mazinājusies. Vai tu to mani arī savā praksē attiecībā uz tiem zīmoliem un jaunajām māmiņām, vai tomēr tad, kad nāk tas bērniņš, mums kaut kā pārslēdzās un mums tomēr, tā kā ieslēdzās tas, ka šis te vajag visu vislabāko, kas reizēm var nebūt arī pārāk veselīgi, tajā kaut kādā, teiksim, pārfokusās kaut kādiem zīmoliem. Paldies Dievam, pateicoties jau arī dažādiem podkāstiem, šīs vērtības mainās un arvien vairāk, pat arī ļoti daudzos naudas semināros un podkāstos tiek runātas par tām mūsu garīgajām vērtībām. Un jā, to es arī redzu tajos vecākos, kaut vai to, kad izvēlās ne tik varbūt zīmolīgas lietas nopirkt no praktiskā viedokļa, cik novirzīt to naudu, piemēram, tādam pirtīžu rituālam, kas būs kaut kas ļoti garīgs un ļoti vajadzīgs vispār jauniem vecākiem un bērniņam kopumā. Līdz ar to, kopumā, vai arī tas ir arī tas burbulis, kas līdz manīm nonāk, tie ir cilvēki ar tādām savādākām vērtībām, bet tas man gribētos teikt, ka tas mainās. Tāpat laikā es varbūt šajā tagad jautājumā netik daudz liktu to uzsvaru uz tiem zīmoliem, cik
bērnu lietas ir nopārdot ļoti vienkārši. Mhm. No tāda mārketinga Mhm. viedokļa. Jo tomēr es ievēroju, ka jauniem vecākiem, it sevišķi māmiņām, ir tā domāšana, ja tas ir vajadzīgs bērniņam, tad to viņa nopirks daudz vieglāk nekā viņa domās, vai viņai kaut ko vajag. Un tas ir vēl pārsteidzoši, jau gadiem vērojot, ka bērnu lietas maksā dārgāk nekā pieaugušo lietas. Un tur tā naudas noplūde aiziet. Un šeit es gribu tad uzreiz tev, Kristīna, pajautāt, kā tad rīkoties? Jo it kā no vienas puses šī te vēlme, tā ir ļoti dabīga savam bērnam visu vislabāko, ja? Bet kā neiekrist tajā, kur gan finansiāli, gan emocionāli, ja? Mēs tā kā mēs sakam, kur te būs vislabākais, te būs 100 tur bodī, 100 krekliņi, tur, nezinu, jaunas kleitas, vēl kaut kas. Bet pašas mēs esam joprojām ar to čupčiku un ar tām, kā saka, izvalkātajām pidžāmas biksēm un netiekam līdz tam un tā kā sakam, nē, mums tam nav naudas, bet gan tādā naudas izteiksmē, ja, kad viss aiziet, kā tad atrast to balansu, kur tā kā es varu parūpēties arī par sevi. Un, protams, es absolūti piekrītu, ka kamēr bērniņš ir pavisam maziņš bebīts, kamēr mēs vispār iepazīstamies viens ar otru un saprotam, ko tas nozīmē mūsu pasaulē. Un tur par jebkādu balansu ļoti grūti runāt, bet neiekrist tādā ilgākā termiņā šajā te visu vislabāko, visdārgāko, un es tad tur tā kā pēdējā, jo galu galā, protams, ir nevelti, ja, šie te teicieni par to, kad uzliekam arī sev to masku, ja, jo bez tā mēs arī nevaram tā kā citiem iedot, ja mums pašiem visu laiku mēs esam tādā varbūt trūkumā gan enerģijas, gan naudas ziņā. Jā, Karīna, tas, ar ko es saskaros gan grūtniecības laikā, gan it sevišķi pēcdzemdībās, gan vadot lekcijas, gan piedzīvojot šīs mājvizītes, un tūlīt es arī izstāstīšu it sevišķi pirtīžu rituālā, ka viss fokus iet uz bēbītim. Bet, ja mēs tā padomājam, ļoti liela figūra visā tajā ir tā mamma. Viņa taču dzemdē to bērniņu, viņa viņu iznēsā, viņa viņu piedzemdē, viņai pēc tam ir jāatkopjas, viņai momentāli, vienkārši tā, ka uzreiz ir jāsāk par viņu rūpēties. Vienkārši tā, lai visi saprastu, pirtīžu rituāls, tas ir kaut kas tāds, ko vecāki, viņi varbūt pateicoties manam kontam, ir redzējuši, kā tas vizuāli izskatās, bet sabiedrībā tas ir vairāk par to, ka mēs vēlētos piedzīvot pirtīžu rituāli, jo bērnam būs tur tā skaistā vanniņa, un bērniņam tiks izdzīti sariņi. Un tas ir galvenais fokus. Un katra rituāla beigās, kurš ilgst 4-5 stundas, vai ja es pat lekciju nolasu par šo tēmu, vienmēr ir no vecākiem, no māmiņām vai arī no jaunām māmiņām lekcijās ir vienmēr viena frāze. Es taču negaidīju, ka tik liela uzmanība visā tajā, piemēram, pirtīžu rituālā tiks veltīta man. Kaut gan mums pirms tam ir bijusi saruna, kaut gan viņi iepazīstās ar visu to sarakstu un apmēram taču vajadzētu būt nojausmai, kad iespējams, ka tur būs tāda neliela daļa tam bēbītim un tad mammai. Un kaut kādā ziņā atkal tas ir tā jauki, jo vienmēr ir šis pārsteiguma moments, bet es šo sarunu vedinu uz to, kad bērniņam piedzimstot, tā viņš ir, kad visa uzmanība ir uz to mazulīti. Ļoti reti, ka kāds pajautā tai mammai, bet vispār kā tu jūties. Un tad arī šādos te gan pēcdzemdību mājvizītēs, gan tādos rituālos mēs dūlus ļoti lielu uzmanību pievēršam mamām. Arī šajā te pirtīžu rituālā ir šī saruna gan ar māmiņu, gan ar tēti un ar viņiem kā pāri kopā, kad mēs vispār izrunājam par to, kā viņi jūtās, kāda bija tā dzemdību pieredze, kurai ir ļoti liela nozīme arī visā šajā lielā notikumā. Un pēc tā, ka bēbīts ir izbaudījis savu gan to skaisto vanniņu, gan to saru dzīšanu, pēc tam ir ļoti liela daļa, kas veltīta mammas ķermenim,
viņas emocijām, pateikšanai apzinātu paldies par to lielo padarīto darbu, ko viņa ir paveikusi. Šie rituāli bieži vien ir vispār kā tāds dziedinošs notikums, ja sieviete ir piedzīvojusi traumatiskas dzemdības vai akūtu ķeizaru, kam viņa nav bijusi gatava. Tas šis nebūs tikai par tādu svētku sajūtu, bet tā būs tiešām tāda savākšana viņu pa gabaliņiem, lai viņa varētu tālāk justies labi. Un ko es visā tajā vēl gribu piebilst, ka gan šajās pēcdzemdību mājvizītēs, kad mēs runājam par mammu un par viņas emocijām, gan arī pirtīžās, te piedalās tētis. Un tas ir ļoti svarīgi, ka viņš no trešās personas dzird par lietām, kurām būtu jāpievērš uzmanība arī viņam ikdienā, un ka kāds vispār izskaidro, kas ar to sievieti notiek. Un tad šo apskatot, šis ir tāda viena epizode, kurā tad, spēt tā kā, pateikt arī sev paldies, mazliet pie sevis atgriezties, bet kā tu teiktu, skaidrs tie bērniņi pieaug, rodās, kā tev šķiet, tur sākuma vecumā tad viena galvenā problēma, vai viņš tur būs paēdis, vai viņam tas vēdriņš izies tas, bet tu diezgan ātri saproti, ka beidzās viena fāze, sākās nākamā, un tajās ir ļoti viegli iekrist tajā, ka viss šis te fokus tā kā ir uz šo bērniņu, taiskaitā prom no sevis, uz to atkal dodam tikai labāko. Kā tu teiktu, kas ir tas veids, kā ik pa laikam izzūmēties ārā un saprast, vai es pati jau esmu pilnīgi bez enerģijas, bez naudas, bez nekā, jo es esmu tik ļoti iekšā tajā reizēm arī tādā pāratbildībā, varbūt kaut kur par to bērniņu tādā pārfokusā. Man ļoti patīk, ka mēs ar vīru laiku pa laikam braucam uz semināriem, kas ir veltīti pāriem. Tie ir sākotnēji biznesa semināri, kas, lai biznesa arī veiksmīgi notiktu, ir arī jārunā par pāru attiecībām. Un vienā pagājušajā gadā Liepājā, vienā tādā seminārā bija tāda frāze: pieskatiet viens otru. Un tad, kad es ierakstīju šo frāzi Instagramā, tad man tik daudz atnāca vēstules, ko tu ar to domā, to pieskatīšanu, vai ne? Jo tā frāze liek domāt to, ka, lai mēs tur kaut ko nesadaram ārpus mājas, tādā ziņā pieskatīt. Bet mums ģimenē jau šī frāze ir iegājusi savādāk pieskatīt vienam otru. Kā tu jūties? Kā tu šonedēļ jūties? Tad ir pagājis mēnesis, atkal mēs esam jau citā dzīves situācijā, mums bēbīts jau ir paaudzies, un tā vienam otru pieskatīt. Un mums jāmāk arī saviem vīriem paprasīt, kā tu jūties, un nevajag domāt, ka viņa dzīve nav mainījusies. Un to es arī mācu jaunajiem tētiem pajautāt savai sieviņai, kā viņa jūtās. Mēs atkal atgriežamies pie tā, kad ir jārunā vienam ar otru un jāuzjautā, kā ir šobrīd, jo man ļoti patika, kā pirms 18 gadiem viena man draudzene tik trāpīgi pateica, viņai piedzima bērniņi viens aiz otra ar burtiski tur 1,5 gadu starpību, un es atnāku pie viņas, un viņa tajā čupčikā sēž, un viņa saka: Kristīna, te šodien sēžu uz grīdas ar abiem maziem bērniem, turpat katli, un tajā brīdī ir rīts, un mans vīrs uzvelk savu, ne par zīmoliem, bet savu bosu uzvelku, sasmaržoja savām skaistajām smaržām un iziet pa tām durvīm uz darbu. Un viņa man saka, un man tā skauž, ka viņš var tā smuki saģērbties, sasmažoties un aiziet uz darbu. Un es te palieku ar tiem bērniem un ar tiem katliem, un viss atkal tas pats. Un neredzu, kā es varētu paspēt izmazgāt matus, piemēram, un tikt ārā no tā čupčika. Absolūti. Jā. Un te nav runa par to, ka kāds kādu mazāk mīl, jo mīl ļoti, bet tā godīgā sajūta. Un tad ir svarīgi, vai tev ir tiešām nenosodošas, labas draudzenes, kurai tu vari šādi pateikt, vai tā ir tomēr tava dūla, kas ir tādā ilgstošā periodā, kas ir jau tāda tava uzticības persona, kuri tomēr apmācīta persona, kā klausīties, kā nenosodīt, kā nebārstīt padomus, bet jēgpilni kaut ko ieteikt, kur tu vari pareflektēt vispār tās savas emocijas, paventilēt to visu, un tad
šādā te veidā, vai no ar savu partneri, vai no tām savām atbalsta personām, tad iet tālāk un saprast, ko darīt tālāk. Jo ir aplami domāt to, ka mēs sievietes esam vienādas tajā mammas lomā. Ne visas ir tās cāļu mammas, kuras vienmēr grib, lai ap viņām ir tas bērnu bariņš un ka viņa tagad tajā izšķīdīs un jutīsies labi. Ir sievietes, kas ļoti mīl savus bērniņus, un viņas ir piepildījušas šo savu misiju un kļuvušas par mammu, un viņi ir gatavi par viņu rūpēties visu mūžu, bet viņai ir svarīgi tomēr arī tālāk iet un attīstīties un veidot savu karjeru, un mēs nevienu nevaram nosodīt un pateikt, ka kāds no šiem variantiem ir labāks vai sliktāks. Līdz ar to es atkal vedinu uz to, ka ir jāatrod tie cilvēki, kas būs tie tev uzticīgie, kam tu vari šo stāstīt un justies atbalstīt. Ļoti labi, un tu ļoti labi ieskicēji tiltiņu uz manu nākamo jautājumu. Nu, viens ir, ja tu vēlies profesionāli realizēties, un tev tā daļa dzīvē ir svarīga. Otrs, nereti tas arī nav pat tāds vēlmju jautājums, bet arī finansiāli, tāds faktiski, ne piespiedu, bet tāds visloģiskākais lēmums, protams, kad par domām atgriezties darbā. Vai tev ir kādi labi secinājumi par to nosacīti labāko formātu, kā tad domāt par šo tā skaitā finanšu situāciju un šo lēmumu atgriešanos vai nē darbā? Man ir tik daudzas interesantas pieredzes bijušas, kas arī pēdējā laikā, un manuprāt, tā varbūt arī ir šī te citas jau paaudzes pieeja, kas man faktiski liekas ļoti simpātiski, bet arī ļoti tāda ambicioza, ja, piemēram, teikt, kad, ja šī māmiņa paliek ilgāk mājās, jau to laiku, ko viņa varētu iet darbā, tad viņa vienojās, piemēram, ar bērnu tēvu vai partneri, ka viņš viņai maksā kaut kādu algu, ja pa šo laiku, kas man varbūt maniem bērniem maziem esot, man pat tas prātā nebūtu šāda ideja nākus, kaut kas tik radošs, ja, vai arī šī sajūta bieži vien, kad ar dāmām runājot īpaši par kaut kādiem, teiksim, karjeras attīstību, kur viņas saka, bet, ja man auklē ir jāsamaksā tikpat, cik es saņemšu varbūt sākotnēji algā, vai man vispār ir jēga iet uz šo darbu, kas arī iedod kaut kādu šo te šķautri, ka, protams, nevajadzētu būt tā, ka, manai ieskatā, ka viņai būtu vienai jānosaka šīs te, izmaksas, jā, faktiski par to bērniņa pieskatīšanu. Vai tev ir kaut kādi labie modeļi, kas nāk prātā par to, kā šajā brīdī, kad katram ir vispār sava tā izpratne par naudu, katrs ir piedzīvojis bērnībā savu veidu, kā viņa vecāki vai viņas vecāki ir īstenībā domājuši. Lūk, šīs te paaudzes, kuras uzskatīja vienkārši ir jātiek sievietei ar visu galā, ja? Kas ir tavā ieskatā tev strādājot ikdienā arī ar jaunajiem vecākiem un šis te mirklis, faktiski, kad tev ir jāatgriežas darbā, tu vēlies atgriezties, lai tā pāreja būtu tāda pēc iespējas maigāka visiem, jo skaidrs, kad ar mazu bērniņu viņa sākotnēji tāpat ir jau gan emocionāli ietilpīga. Jābūt partnerattiecībā šajā jautājumā jābūt ir elastīgiem un bez tāda nosodījuma un cieņpilnu attieksmi, lai mēs varētu parunāt šajā te dzīves posmā, kādā stadijā mēs katrs esam, kas notiek ar mūsu karjeru šajā brīdī. Beigās tā arī pragmatiski pieiet, kurš no mums šajā dzīves mirklī pelna vairāk, ja mēs par tādu finanšu pratību runājam. Tas, ko es esmu novērojusi, lai tā sieviete būtu atbalstītāka, pēdējos gadus ļoti daudz tēti samanedžē savu darbu tā, ka viņi nav pilna laika darbu visu laiku prom. Viņi menedžē tā, ka 50% laika viņi strādā no mājām, līdz ar to viņš ir arī palīgs. Un tā, ka tas nav tikai visas sievietes pleciem. Un caur šādām sarunām un beigās, ko es esmu ļoti daudz novērojis, ka viņi arī kaut kādā mirklī mainās. Tas ir kaut kas tāds, kas mūsu bērnībā vispār nebija. Bet tagad ar vien vairāk viņi samainās ar šīm domām, tīri izejot no šī aspekta, no tā elastības aspekta, kuram ir izdevīgāk tagad aiziet uz darbu, kurš varēs būt elastīgāks, jo bērniņa ienākšana paģēra to, ka
bērniņi slimo, un ir vēl visādas vajadzības, kādēļ mums vajadzēs tā 100 sekundē pārslēgties un uz mājas jautājumiem, un varbūt tās neiziet darbā, un tā, kurš to vairāk var atļauties. Bet tomēr šajā atgriešanās darbā jautājumā es ļoti daudz saskaros ar to, kur atgriezties, vai es vēlos atgriezties tajā pašā amatā, kur es biju pirms tam. Un, ja es drīkstu padalīties ar savu pieredzi, kā es nonācu dūles profesijā, kas man liekas, ir par to, ka mēs sākam savādāk domāt arī par savu darbu, par savu profesiju, kļūstot par mamām. Jo tad, kad man dēliņam bija 1 gads un 2 mēneši, tad es sāku strādāt lielā uzņēmumā, personāla vadībā, jo mana pamatizglītība pirmā ir augstākā izglītība personāla vadībā, un tur tad es arī pēc bērniņa piedzimšanas aizgāju. Un tā kā uzņēmums bija ļoti liels, tad mana ikdiena bija ar daudz finanšu plāniem un mērķu sasniegšanām un tā personāla vadīšanu, un tas ir pavisam savādāk šo darbu darīt tad, kad tev ir mājās mazs bērniņš. Tāpat laikā es jau grūtniecības laikā jau daudz domāju par šo dūles profesiju, līdz es vispār līdz viņai nonācu, vispār ieklausoties sevi, saprotot, kad man izdodas strādāt ar cilvēkiem, ka man patīk strādāt ar sievietēm, ka man izdodas viņus uzklausīt un tā. Nu, ko tad tagad vēl uz tiem psihologiem, tad vēl uz 5 gadiem iet. Tāpat laikā arī interesē tas darbs medicīnā nedaudz. Nu, līdz izlasot kādu lielu interviju, tad līdz manīm atnāca šīs zināšanas par dūles profesiju. Bet nu ir 2012. Gads, kas ir vien pāris gadi pēc lielās ekonomiskās krīzes, un darbā ir jāiet. Un tad es vienu dienu, vārot bērniņam putru, es sapratu, ka es domās esmu pie rītdienas inventarizācijas, pie gada pārskatiem, pie gada pārunām, un tajā brīdī es tā sapurinājos, un es teicu, Kristīna, šis nav, man liekas, pareizi, kad pat vārot to putriņu, es nedomāju par savu bērniņu, bet es domās esmu pilnīgi kaut kur citur. Un tajā brīdī es pieņemu lēmumu, ka es tomēr atļaušos ieklausīties savā sirdsbalsī un iet beidzot to ceļu, par kuru es esmu tik daudz gadus domājusi. Nu, 13 gadu atpakaļ dūles profesija bija kaut kas absolūti nezināms. Man liekas, sabiedrībā bija cilvēki, kuri īsti nemācēja pareizi šo vārdu izrunāt, kur nu vēl izprast to būtību. Un pateicoties tam, ka man bija ļoti atbalstoši cilvēki apkārt, gan mans vīrs, kurš teica, lai ko tu izdomāsi darīt, es tevi ļoti atbalstīšu, gan arī man bija tādas brīnišķīgas profesionālās krustmātes, dažādi ginekologi un vecmātes, kas man palīdzēja uzsākt šo ceļu mācībās un praksēs. Un tad kāda no skolotājām, lektorēm man teica, Kristīna, pats svarīgākais, lai tev vienmēr deg acis par to, ko tu dari. Un šis, man liekas, ir tas svarīgākais, ko sievietēm ir jāparunā ar sevi, par ko man deg acis. Jo tādā mammas lomā nav jēga aiziet uz darbu, kurš vienkāršā valodā runā tev riebjās. Un tu katru dienu savu bērniņu atstāji, kā tu saki, vai auklei, vai ved uz dārziņu, caur sajūtu tā vajag un ej uz nemīlamu darbu, visu laiku sevi šaustot tāpat laikā par to, kad, jo vienkārši nav tā piepildījuma tam, ko tu dari. Jā, un tev ir ļoti, ļoti interesants stāsts, un es daudz tevī klausos un domāju, un man īstenībā laikam satrauc tikai tā viena robežšķirtne, un mani laikam satrauc tikai tā robežšķirtne tajā, ka manuprāt, arī tajā, ko tu saki, tas daudz vairāk ir par šo te tāda
savas, varbūt, ka tas bērniņš ir bijis drīzāk tāds impulss vēlreiz pāanalizēt, kas tad ir tas tavs aicinājums, ko tu gribi darīt. Jo, protams, es arī varu paskatīties šo situāciju un atkal no savām ciparu mīļa kurpēm, un kur tik daudz pētot šo te sievietes un naudu, ieraudzīt arī to bildi, kur bieži vien mēs pašas ļoti sabīstamies no tiem esošajiem darbiem, no tā, kur mēs esam, no tās atgriešanās, ko tas mums nozīmēs. Un patiesībā nevis meklējam šo te ciemu, kurš mums palīdz forši atgriezties darbā. Protams, ir pieņēmumi, ka mums šis darbs ir piepildošs un interesants un skaidrs, ka strādāt, teiksim, tajā, kas tev nepatīk, nav forši ne tad, kad tev nav bērni, ne tad, kad tas bērniņš parādās. Vai ne? Bet arī nenobīties tajā brīdī, jo tas gan, ko tie dati ļoti skaidri parāda, ka, diemžēl, bet tajā sievietes dzīves ciklā, tas ir tāds viens ļoti svarīgs, tā izskaitā arī naudas veselības jautājums, kādā veidā tu atradīsi vislabāko veidu, kā, tu atgriezīsies vai šajā darbā, vai domāsi par citu jaunu profesiju vai jebko, bet pastāv šis te katra, tāds, tas saucās, tas bērniņu piedzimšanas nodoklis tādā ziņā, ka, pēc katras šīs te atgriešanās kaut kādu daļu no tā līdzinājā atalgojuma vai tā atalgojuma potenciāli, mēs sev samazinam vai apstupējam, un, protams, kad ir ļoti svarīgi tas, par ko tu runā, domāt, vai tas, un es domāju, ka bērniņš dabīgā veidā, šo te vēlmi vispār dzīvē darīt tās lietas, kurām, jo tu redzi, ka šeit tev ir tik daudz laika, tā ir liela tava vērtība, kā jēdzīgi izdarīt ar to pārējo laiku, lai arī tas tev radītu prieku, gandarījumu, vai ne, un tā. Bet arī nenobīties bieži vien patiesībā, tā kā paprasīt to palīdzību tajā brīdī, kad tu atgriezies darbā atkal no šīs savas saimes. Ja? Pat ja tas ir šis te korporatīvais darbs, un tas tev, protams, ir pieņēmumi, ka tas tev patīk, jo bieži vien, atkal mēs ļoti daudz, manuprāt, paņemam to atbildību tikai uz sevi, neiesaistam ne to partneri, nevar būt kaut kādas mammas, draugus, brāļus, māsas, kuri reizēm mums pat ļoti labprāt palīdzētu, bet šajā sajūtā, ka nē, man ir jātiek ar visu galā pašai, un tad, protams, kādā brīdī pārkarst un pateikt, varbūt arī uzlikt tādu piespiedu bremzi pat tādai profesionālai attīstībai, kas visādi citādi varētu notikt tādās lielākās rūpēs par sevi, tā kā pieņemot, ka diemžēl reizēm tas nozīmēs, ka to putru vajadzēs uzvārīt no rīta arī partnerim, jo būs agrāks rīts. Un ja tas ir ar mani, ok, bet ja es atrodu veidus, kā es tiešām, tā kā forši to risinu, nevis piespiedu kārtā, tad tas tāds vienīgais mans droši vien tas aicinājums, kad arī nenobīties bieži vien no tā, ka tas varētu nozīmēt, kad ir forši jāprot arī tajā brīdī, iesaistīt tā lielākā saime. Absolūti. Jā. Jo tas gan ejot vienā profesijā, gan citā, vai tas ir tevi piepildošā vai nepiepildošā, ir vajadzīgs tas atbalsts, lai tu, tā kā mēs runājam, lai tās māmiņas, kuras izjūt to savu vēlmi iet un attīstīties, lai viņas jūtās atbalstītas tajā. Tik daudz varētu vēl visādas jomas ar tevi izrunāt, bet es apsolos, pirmspēdējais mans jautājums, tad pirms tās ceļa maizītes, man gribās tev pajautāt, kas tavuprāt ir visdārgākais lēmums, domājot par bērniņu ienākšanu ģimenē vai par bērniņu būšanu ģimenē? Kas tad ir tas materiāli? Jo mēs runājām, protams, var iztērēt visu pasaules naudu zīmolos, vienos citos. Varbūt tas nav vislabākais veids, kā šo naudu tērēt. Pafokusēties uz to laiku un tādu, droši vien drīzāk to savu atpūtu, atgūšanos, būšanu kopā ar to bērniņu. Bet kas tavuprāt ir tas naudietilpīgākais lēmums attiecībā uz bērniņiem? Kas paņem to naudu visvairāk, ja? Atbildot uz šo jautājumu, es sākšu būs burtiski viens teikums, ne ar naudu saistīts. Droši. Tas, ko pasaka visi vecāki, tādā lielā izpausmē, mēs negaidījām, ka bērniņš paņems tik daudz laika no mums. Visbiežāk mammas to pasaka. Un te par to daudz, Karīna, vai ne, mēs varam vai naudas izteiksmē runāt, vai tajās sajūtās, ka tā ir vēl viena lieta par to ciemu, vai to saistību ar partneri, lai tas nav tikai uz tās sievietes pleciem, jo
to pasaka 100% gandrīz viss mammītes, kad es negaidīju, ka tas no manis tiks paņemts tik ļoti daudz zīdīšana, aprūpe un tā, ka tas ir viens, par ko ir vērts padomāt. Tad ar tādu humoru devu izrādās, ka piena maisījumi arī maksā ļoti lielu naudu. Nu, tādā ziņā, ka kamēr tu nenonāc šajā dzīves situācijā, tad tu uz to skaties, nu vai nu es zīdīšu pati, vai nu es barošu ar pudelīti. Jā. Un šķiet, ka tas ir vienlīdzīgi, bet izrādās kaut kas viens nāk no tevis, paldies Dievam un tā, bet par to otru ir diezgan daudz jāmaksā. Lūk, tā, ka tas ir ar kaut kas tāds, ar ko nesaskar, aizmirst padomāt par šo jautājumu. Tu zini, man tomēr auklītes un bērnu dārzim, tas ir viens tāds liels finansiāls aspekts, kas ir jāņem vērā, ko es esmu tā no saviem klientiem dzirdējusi, ka tas ir kaut kas tāds, kas nav ierēķināts, bet tomēr atgriežoties arī pie mūsu sarunas tiem pirmsākumiem, laicīgi domāt par to, kas būs tie cilvēki, kas parūpēsies par mums pirms mums tas bērniņš, lai viņš vispār pieteiktos, jo šie te medicīniskie aspekti tie vairāk paņem naudu, lai mēs vispār tiktu pie mazulīša. Viss pārējais man vispār nav ko tādu pārpasaulīgu nosaukt, jo tas ir tas, kas vairāk arī ar tiem mītiem un patiesību saistīts, ka nemaz tik ļoti daudz nevajag. Un arī to jauno lielo dzīvokli plašo uzreiz nevajag, jo izrādās, ka bērniņš ļoti ilgi gulēs kopā ar mums un vēl nevajag vēl daudz papildus istabas. Lūk, par šo dzīvokli man ir, es atceros labs stāsts, kad, protams, ka kā jaunie vecāki, visu laiku tev šķiet, vajag tātad šo te telpu un nodrošināt un tās istabas un visu citu tieši tā kā tu saki. Un es atceros ļoti labi, ka vienā brīdī es pie sevis sēžu un domāju, vajadzētu, un man dēli auga aizvien lielāki, un droši vien kaut kādā brīdī katram vajag to savu istabu. Un tas bija jau ļoti šķiet liels viņu vecums, kad es secināju, bet kā tas nākas, ka neskatoties uz to, ka mums ir jau gan liels dzīvoklis, lielāko daļu laika, kad mēs esam mājās, mēs īstenībā pavadām vienā tajā burbulītī, kādā, 2 kvadrātmetru rādījusā viens no otra, kas, protams, man šobrīd jau kā pusauģu mammai, tā kā šķiet tik silti un tik skaisti, kāds bija šis te mazo bērnu periods, kur tev varēja likties, vajag to un vajag lielāku to un visu, bet viņi tā kā tādi dadzīši, tā kā tādi sastītas īstenībā visu laiku, mēs tādā čupiņā visi bijām, tā kā es tev absolūti piekrītu, tur to lielāku mašīnu, dzīvokli un tā kā visu laiku gribās, bet tad savukārt, ka tie bērni paaugās, tad kaut gribās kaut kā viņus tuvāk, kā liekas, vēl varētu pamurcīt. Paldies tev, liels paldies par taviem ļoti interesantiem, vērtīgiem ieskatiem, un īstenībā tu man esi iedevusi tādu ļoti foršu sajūtu un lielu ticību šai te nākamajai paaudzei, kas ir superīgi, ka šīs tēmas tiek runātas un kad viņas tiek apskatītas jau šajā te plānošanas periodā, bērniņam gaidību periodā, tādas, par kurām man jāsaka godīgi, es domāju, ka manā pieredzē vēl toreiz tas vispār tā kā par to neviens nerunāja un ir tik forši zināt un just, ka šobrīd šīs tēmas ir aktualizētas, tā kā liels paldies tev par sarunu, ka par to padalījies, bet man noteikti tev jāpajautā arī mans noslēdzošais jautājums, un tas var būt kontekstā gan ar būšanu mammai, gan vienkārši tāds tavs ieskats, ja mēs domātu par šī podkāsta nosaukumu, vairāk naudas, un ir arī kāda, varbūt mamma, varbūt viņa nav mamma, bet kāda no mūsu klausītājiem, kas klausās un domā, tā kā kāda būtu tava ceļa maizīt, ko tu gribētu atstāt par šo tēmu, vairāk naudas? Ņemot vērā, ka šis ir naudas podkāsts, man būs ļoti praktiski super! padomi tādi, ka mēs kā ģimene jau vairākus gadus pašējam cauri. Tā ir tā izkopt savu finanšu pratību, un pateicoties tavam podkāstam un ļoti daudziem citiem un dažādiem klātienes semināriem,
šobrīd ir ļoti liela iespēja gan topošiem vecākiem, gan jaunajiem iet un klausīties un braukt klātienē un mācīties par to, kā to savu finanšu pratību attīstīt. Es visiem novēlu, tagad pirms jūs plānojat tos bērniņus, un jums šķiet, ka nav pietiekami naudas, uztaisīt mājās inventarizāciju, gan virtuves plauktos, gan vannas istabas plauktos, gan savos skapjos un vispār saprast, kas mums mājās notiek, vai tas viss patiešām mums ir vajadzīgs, apsēsties un pārunāt, varbūt tiešām kaut kā drusciņu pamainīt arī savus tos iepirkšanās pārādumus. Es zinu, ka tev ir februārī, ja nemaldos, tas finanšu gavēnis. Nu, mums laiku pa laikam varbūt netik skarbi, kā iedot tam nosaukumu kā gavēnis, bet mēs diezgan tā pieskatām, kur to naudu tērēt. Un man liekas, izslēdzot šīs takeaway kafijas nopirktās, gan ratiņpastaigās, gan arī vēl pirms bēbīts ir pieteicies, var ļoti brīnišķīgas naudas summas iekrāt. Es esmu tāds keša cilvēks, līdz ar to man ļoti patīk arī naudiņu tā saplānot pa dažādiem plāniem un mērķiem, bet šis ir arī viens no veidiem, kā var reāli sagatavoties savai grūtniecībai, pēcdzemdību laikam. Ja mēs vēlamies savu dūlu vai līguma vecmāti, kas ir zināms apmēram, cik tas varētu maksāt, tad tam var arī brīnišķīgi sakrāt naudu, vai nu pārdodot tās nevajadzīgās lietas, vai vienkārši ieviešot jaunus paradumus. Man liekas, ļoti skaists mērķis, lai nav no tā budžeta, kas no tā ikdienas budžeta, bet varbūt no kaut kurienes citurienes var paņemt. Cik forši tu pateici? Man liekas, ka, ja godīgi, tad tas varētu būt viens vispār no skaistākajiem mērķiem, kam krāt. Nu, tā kā bērniņiem un bērniņu gaidīšana. Es piekrītu, es domāju, ka tu, man liekas, Diana Lācis arī podkāstu epizodē ar viņu, es viņai teicu, kā viņa tā tad arī kā topošā māmiņa, kā viņa gatavojās tajā brīdī, bērniņu ienākšanā ģimenē, viņa tāds ļoti vienkārši paņēma Exceli, salika apmēram, cik tad man liekas tās pamatlietas varētu izmaksāt, uzliku sev šo mērķi, un jāsaka tā, ka no visiem mērķiem, kuriem droši vien ir iespējams krāt, šis absolūti ir vērtīgākais, jaudīgākais, skaistākais mērķis, kam uzkrāt. Jā, jo redz, man ļoti gribētos salīdzināt dzemdības ar kāzām. Un tad man rodas tāds jautājums, kā tas tā sanāk, kad kāzām mums visiem izdodās atlicināt diezgan lielu budžetu, ļoti ilgu laiku, jo mūsdienās, man liekas, jaunie pāri gandrīz veselu gadu tam gatavojās, līdz sievietes pilnīgi aizdomājas, kurā pusē tas kristāliņš tiks pielipināts vai ne. Respektīvi, līdz pēdējai niansītei tiek domāts pilnīgi par visu. Un kā tas tā sanāk, ka tad, kad mēs tuvojamies dzemdībām, tad mēs bieži vien ejam ar sajūtu, kā būs, tā būs. Jā. Tad, mīļie, bieži vien sanāk, kā būs, tā būs. Bet var taču, man liekas, tie ir vai vienlīdz nozīmīgi notikumi, te vēl var pastrīdēties, kurš no viņiem ir nozīmīgi. Es domāju vienos vārtos bērniņa dzimšana, bet man laikam mans pieņēmums būtu tāds, ka es domāju, ka tajā kāzu gatavošanā tomēr visticamāk, vismaz šobrīd man šķiet, tur ir daudz lietas, kas ir daudz vairāk rutinizētas, standartizētas un kaut kā, arī ir šie droši vien tie kāzu plānotāji, kur ir kaut kāda jau tā sajūta par tām izmaksām vai par to visu, ko tu vēlies, viņi ir tāda jau daudz vairāk kaut kā iegājusies tajā rutīnā vai apskatāmāk. Un tieši tāpēc, man liekas, ir tik svarīgi gan šādas sarunas, gan tās, tā kā tavi arī atklātie posti par to, ka, kam tad tiešām arī tā gatavojoties bērniņam, kam tiešām, kas tur vispār būs par izmaksām un kurām no tām pievērst uzmanību un kurās varbūt tiešām nemeklēt 5 mēnešus visdārgākos iespējamos ratus, bet tad pēdējā brīdī saprast tā, īstenībā varbūt, kad man nav tur kaut kādi, pamat komplektiņi te bērnam sapiet, vai es neesmu parūpējusies par to, ka, es jutīšos pietiekami atbalstīta šajā te dzemdību procesā. Piemēram, es
Katram droši vien tas būs ļoti, ļoti individuāli. Bet man pilnīgi pārskrēja Zosāta, ka tu teici, jo tā tiešām ir, ko bieži vien mēs arī tādā finanšu pasaulē redzam, ka patiesībā kāzas tieši ir viens no pirmajiem lielajiem notikumiem, kur cilvēki vispār ierauga, ka viņi var uzkrāt kaut kādam mērķim un pēkšņi saprot, kādām muļķībām līdz tam viņi to naudu tērēja un ka tas vispār ir iespējams. Ja? Un man liekas, ka tas ir tas pirmais lielais notikums ap tiem, kā tu saliec savu mērķi un uz ko tu ej. Un, ja ir kāds brīnišķīgs mērķis, kam pēc tam pakrāt, tie, protams, ir bērni. Gan tai bērniņu sagaidīšanai, gan pēc tam tas arī, ko mēs, protams, daudz runājam podkāstu ietvaros, jo, ka tie bērniņi paaugās, kā arī krāt priekš viņiem ilgtermiņā, viņu studijām, viņu nākotnē, kā viņi paši par sevi arī ir kolosāla motivācija mums dzīvot katram labāk, tostarp arī finansiāli. Un tu teici, ka ir taustāmi kāzu plānotāji. Jā. Tāpēc šobrīd, kad es jau šajā profesijā 11 gadus esmu pastrādājusi, es nolēmu kopā ar savu kolēģi vecmāti Sintīgu Gobu uzrakstīt grāmatu par pēcdzemdību laiku, lai jau gaidot bēbīti, lai jauniem vecākiem būtu taustāma, skaista grāmata, kurā ielūkoties un paskatīties, kā tad mēs varam sagatavoties šim pēcdzemdību laikam, kurš paģēr to, ka tās finanses būs tur daudz vairāk un ilgstošāk vajadzīgas. Superīgi. Jo dzemdības tas ir tāds notikums, kas sākas un beidzas. Bet pēcdzemdību laiks tas ir tāds ilgstošāks. Tā kā... Paldies un paldies liels, ka tu par to runā. Paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Bija ļoti, ļoti interesanti. Paldies, ka klausījāties. Tikšanās nākamnedēļ. Tā.